Сколько же? Резонанс piedāvāt, kā Gada aktieris. Jā, arī ar viņu es esmu pāris reizes bijusi filmu laukumā kopā. Kaspars Znotiņš. Brīnišķīgās, jaukās, skaistās, jaunās aktrises. Gada aktrise 2010. gada 23. novembrī ir aktrise, kura debitēja uz lielās skatuves ar Vizbulītes lomu, tātad Daiga Kažociņa. Labvakar. Jānis tikko teica, man liels prieks, un man arī ir ļoti liels prieks šobrīd. Un te nu tas pierādījums. Valter, paldies tev, ļoti liels paldies. Anna, Ivar, Jāni, paldies, ka jūs man palīdzējāt dabūt šo balvu, jo, tiešām paldies. Un Pēterim, manam skolotājam, Pēterim Krilovam, paldies. Gada dramatiskā teātra izrāde Mirušās dvēseles. Es nobeigumā citēšu Gogolu, un Gogols teica tādus vārdus. Nevajag vien garu mīlēt, bet arī miesu apčudināt. To novēlu jums šajā vakarā, un, ja drīkst, Muca, tukša, muca.